Sveiciens visiem Sanija Skin kanālā, mani sauc Sanija, es esmu šī brenda īpašniece. Un šodien esmu nolēmusi uztaisīt citādāku, nebijušu video, kas varētu būt arī interesanti jums. Es padalīšos ar savu vakara rutīnu, kas ir realistiska vakara rutīna. Un paralēli visam pastāstīšu, kā es šo visu uzsāku, kāda ir mana ideja, mana doma un kāpēc mēs diezgan strauji virzamies uz priekšu un kādēļ klienti tik ļoti ir iemīlējuši mūsu produktus. Šobrīd mēs esam pabeigušas fotosesiju. Šodien mēs bijām daļējā Sanija Skin sastāvā. Mums bija mūsu fotogrāfe Marta, biju es. Man parasti ir jāvada viss, jāapstiprina bildes, pirms mēs ejam pie nākošās idejas. Bija mums arī divas modeles, kas ir Megija un Linda. Šeit es arī ielikšu bildītes no mūsu fotosesijas, bet pilno rezultātu jūs noteikti varēsiet redzēt mūsu Instagramā, Sanija Skincare. Kā jau zināms, šobrīd mūsu sortimentā ir atrodami 3 produkti. Sejas maska, tā ir šī. Tad mums ir samtainais sejas serums. Šie divi ir populārākie produkti šobrīd. Un tad mums ir izgaismojošais sejas krēms. Teikšu godīgi, šobrīd man jau uz seju ir bijusi maska un arī serums, tāpēc, manuprāt, ļoti labi var redzēt, cik veselīgi izskatās sejasāda. Tas spīdums ir no seruma, jo viņš piešķir tādu stiklātu spīdumu sejasādai. Un, ja grib izteikt tādu glowy skin, tad krēmiņš, bet par to es arī nedaudz vēlāk pastāstīšu. Tāpēc šis, principā, jau ir tāds gala rezultāts, jo, protams, ka fotosesijas ietvaros man bija jāizmanto visi produkti, tāpēc man uz sejasāda vēl ir. Bet, jā, es tuliņās noskalošu. Un tad jau varēsim sākt manu rutīnu. Tagad es esmu visu noņēmusi nost. Tātad pirmā lieta, ar ko es sākšu, noteikti ir sejas maska. Pirms maskas es noteikti attīru savu sejasādu. Es izmantoju saudzējošās tādas attīrošās putiņas vai kosmetikas noņēmēju. Jo pirms maskas būtu ieteicams attīrīt, jo, protams, ja mēs esam uzklājuši kaut kādu make-upu, tad tas ir noteikti jānoņem nost. Un jā, sejas maska sniedz ļoti labus rezultātus. Viņa attīra sejasādu, mazina dažādas ādas nepilnības, mazina iekaisumu, pigmentācijas blankumus, izlīdzina ādas toni, ādas tekstūru, tāpēc arī tonis un viss man, pat bez make-upa, ir ļoti vienmērīgs. Un piešķir ādai arī tādu tvirtumu, veselīgāku izskatu, jo iekļauts ir retinols un arī elastīns, kas atbild tātad par to, lai sejasāda būtu elastīgāka un gludāka. Starp citu, šodien, kamēr mums bija fotosesija, es saņēmu vēl vienu ziņu no klientes. Tātad, kamēr es uzklāšu šo burvīgo sejas masku, es noteikti padalīšos, kāda bija ideja šai sejas maskai, jo tas ir mūsu pirmais produkts. Vispār visu es izlaidu 2023. gadā, janvārī. Kāpēc vispār sejas kopšanas līnija? Kāda ir tā vīzija? Tirgus ir tik piesārņots ar visu, ko, ļoti liela, plaša industrija, un ieiet tajā noteikti var tikai ar kaut ko ļoti unikālu. Un tieši tāds ir arī mūsu stāsts, mūsu sākums. Mūsdienās kvalitāte ir ļoti dārga, un īstenībā reti sastopama jebkurā nišā. Un jā, tāpēc arī radās šī ideja, ka patiesībā tas piedāvājums un tas klāsts ir tik milzīgs un tik plašs un tik dažāds, ka pirmkārt ne tikai tajā ir ļoti viegli apmaldīties, ja tev ir grūti saprast, kas vispār tavai sejasādai ir vajadzīgs, vai tas vispār derēs, vai tas kaut ko palīdzēs, vai tavam ādas tipam tas derēs. Ko tas produkts mainīs, tas ir tik sarežģīti. Un tieši tāpēc mēs izveidojām šo līniju, lai būtu kvalitāte un apvienojām maksimāli daudz vienā produktā, saglabājot efektivitāti. Tātad, piemēram, sejas maskā ir retinols, ir elastīns, ir cinka oksīds, ir kaolīns. Un pamatā šīs sastāvdaļas ļoti bieži var sadalīt pa vairākiem produktiem, kur pamata sastāvs ir ļoti līdzīgs, bet, piemēram, vienā būs retinols, tad citā būs tur elastīns, un tad teorētiski tev jāņem ir abi produkti. Tad šeit mēs esam apvienojušas ļoti labu un kvalitatīvu sastāvu, un es domāju, ka šie rezultāti runā paši no mūsu klientiem. Un jā, maska der gan normālai sejasādai, kāds ir tas
pamata princips viņai, gan arī problemātiskai sejas sādai, jo pilnīgi normālai sejas sādai uzlabosies joprojām šī tekstūra, tonis tiks izlīdzināts, tāpat arī melnās poras nebūs, attīrīs tās un arī lietojot masku, tā kalpos par to, lai to neparādītos kaut kādas šīs melnās poras, jo, kā zināms, ja mēs neko nedaram, viņas pēc laika parādīsies. Tas ir pilnīgi normāli, tas ir visiem cilvēkiem. Viņas vienkārši tur būs, jo tā nav tāda problēma sejas sādai. Tas ir vienkārši no nepilnīgas attīrīšanas, tāpēc, jā, ar laiku, ja mēs neattīram sejas sādu, pilnīgi visiem parādīsies šīs melnās poras. Tāpēc ir ļoti labi lietot masku konstanti un profilaksē, pat ja tev sejas sādē viss ir kārtībā. Tāpat arī mēs esam par to, kad ir jālieto produkti daudz mazāk, jo tas būs tikai vienīgi labāk tavai sejas sādai. Ja mēs nelietosim neko, tad, protams, kad var rasties kaut kādas pat neādas nepilnības, nav obligāti tādas nepilnībām jābūt, bet vienkārši vizuāli viņa nebūs tik skaista. Tāpēc, jā, produkti ir jālieto, tas ir viennozīmīgi, bet tie nav jālieto daudz, kā tas mūsdienās tiek popularizēts arī sociālajos tīklos un visur, kad kaut vai īsajos TikTok video, kur ir tās rutīnas, sejas kopšanas ķermeņa un tā tālāk, un tad tur ir viens serums, otrs serums, trešais serums, trešais krēms, ceturtais krēms. Viss, ko es varu pateikt, ja tu sekosi šādam principam, tad viss, ko tu vari izdarīt, ir sabojāt savu ādas aizsargu barjeru, jo īpaši, ja tu izmantosi daudz attīrošus produktus, un pēc tam tu vienkārši tiksi pie problemātiskas sejas sādas. Tieši tāpēc arī ir šie gadījumi, kur lietojot kaut kādus produktus, vairākus, tev tieši vairāk parādās izsitumi. Tas ir tāpēc, ja vienkārši tiek bojāta aizsargu barjera, vai kaut kas tiek darīts nepareizi, un par daudz produktu tiek lietot, par daudz tiek attīrīta. Un jā, tad rodās šādas problēmas. Tāpēc, jā, mēs esam par kvalitāti un par to, kad ir jālieto mazāk. Tāpēc arī mums ir viena maska, kas tev reāli sniegs rezultātu, jebkurā situācijā, vienalga vai tev ir problemātiska kāda vai normāla. Tāpat mums ir serums, kurš sniedz reālus rezultātus, un arī krēms, kurš 30 sekundēs tev sniedz rezultātus. Tāpēc katram no šiem produktiem lietojot, tu reāli jutīsi un redzēsi rezultātus. Un tas ir tas, ar ko mēs arī esam paņēmuši klientus. Un jā, tā ir tāda mūsu galvenā vīzija mūsu produktiem. Ir pagājuši jau vairāk kā 15 minūtes. Esmu pagaidījusi, kad maska ir nožūsi, šādi aptuveni tas izskatās, un tagad es viņu nomazgāšu. Bet jā, tā tad maska sakalst, var redzēt personā, izdarot šādi. Un jā, pēc tam mazgājot ar ūdeni, viņa atkal ieņem savu sākotnējo konsistenci, kas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā viņa nebojā tavu aizsargu barjeru. Masku es esmu nomazgājusi. Tādi sejas sādi izskatās pēc sejas maskas. Viņa ir kļuvusi nedaudz gaišāka, tāpēc, jo maska tiešām padziļināti attīra sejas sādu un palīdz arī pigmentācijai, kas tātad apliecina to, ka maska ir nedaudz balinošā. Un jā, sejas sāda pēc maskas noņemšanas kaut vai vienu reizi lietojot, tu jūtīsi, ka viņa ir ļoti maiga, mīksta un tāda ļoti patīkama un tiešām attīrīta. Nevis tikai tur ir rakstīts, ka viņa attīra, bet tu ļoti labi to var just. Nu, un tad manā rutīnā ietilpst vienu reizi nedēļā sejas maska, lai saglabātu to labo rezultātu, un tad no rītiem un vakarā es uzklāju serumu. No rītiem tātad es noskaloju sejas sādu ar ūdeni, uzklāju serumu, ļauju viņam pilnībā nožūt. Vasarā es lieku arī izgaismojošo sejas krēmu pēc seruma, bet ziemas periodā un rudens sākumā vēl varētu teikt, es lieku tikai zem kosmētikas vai arī uz vaigu kauliem šo izgaismojošo sejas krēmu. Pēc tam pastāstīšu. Tātad nākošais ir samtainais sejas serums. Noteikti jābūt ikvienas manas istabā un kosmētikas maciņā, jo šis serums ir noteikti tāds, kādu tu nekad neesi izmantojis un kādu tu neatradīsi. Mūsu unikālā formula.
tirgu otrs šāds nav. Ar ko viņš ir atšķirīgs? Tātad nevelti viņu sauc par samtaino sejas serumu. Pirmkārt, viņš pēc konsistences ir nedaudz biezāks kā standarta serumi. Viņš ir starp krēmu un starp seruma standarta konsistenci. Līdz ar to viņš ļoti labi uzklājās. Viņš neatstāja ādu lipīgu vispār. Viņš tieši pretēji padara viņu tādu ļoti samtainu, tieši tāpēc arī nosaukums, un ļoti patīkami mīkstu. Un viņš tiešām pēc sajūtām pat tāds krēmiņš pēc konsistences ir. Protams, plānāks. Krēmiņi, protams, ir biezāki. Lūk, tātad, kā jau es minēju, arī serumā ir retinols, elastīns, cinka oksīds. Tātad kopumā seruma sastāvs ir principā gandrīz identisks maskas sastāvam. Protams, dažādākos, citādākos procentos šīs sastāvdaļas, lai veidotu tieši kā serumu. Un attiecīgi tātad iedarbība ir ļoti līdzīga kā maskai, tieši tāpēc lietojot abus kopā rezultāts ir daudz labāks un daudz izteiktāks. Un serums ir paredzēts visiem sejas ādas tipiem. Līdz ar to, tieši tāpat kā maska, palīdzēs pret izsutumiem un būs piemērota gan problemātiskai ādai, gan arī pilnīgi normālai sejas ādai. Šādi izskatās serumu, kad uzklāja. Uzreiz jūs varat redzēt tagad to atšķirību, kā izskatījās tad, kad mēs noņēmām masku. Āda bija tāda nedaudz matētāka, bet tā ir tā dabīga āda, kāda man ir. Un tad, pateicoties serumam, arī bez viņa man tā āda jau ir tāda nedaudz izteiktāki, veselīgāk arī vizuāli, bet, protams, uzklājot, šāds ir efekts, kad es man tik nervāpēju. Man tik ļoti patīk, es tiešām konfekte. Šis komplekts vienmēr liek pasmaidīt katru reizi, kā viņu izmanto. Paskatieties. Mana vakara rutīna ir pabeigta. Tātad vienreiz nedēļā es lietoju masku, es viņu lieku vakaros, serumu katru vakaru, katru rītu. Bet svarīgi šos abus produktus, tātad gan masku, gan serumu, sāk lietot pamazām, lietojot retāk, jo pie retinola sejas ādai ir jāpierod. Lūk, šovakar, tā kā ir vakars, es nelikšu krēmiņu, bet es jums parādīšu uz roku, kāds ir tas viņa mirdzums. Tātad viņš, principā, momentāli izlīdzina ādas tekstūru, kas nozīmē, ka viņš nometē taukainās zonas, mitrina sausās zonas. Līdz ar to ādas tekstūra ir vienmērīga, un tas krēms dara gan taukainam ādas tipam, gan kombinētam, gan sausam, gan normālam. Un tikai tad viņš gala rezultātā piešķir vienmērīgu mirdzumu. Kā jau es teicu, uz sejas ādas nelikšu, bet šāda ir konsistence. Varbūt rīt no rīta iefilmēšu un ielikšu šeit vlogā. Bet vakaros, protams, mēs viņu neliekam, ja? Tā, es vienkārši negribu sabojāt, man ir tik svaiga sejas āda. Un šis ir dienas krēms un, protams, viņš tādu svaigumu īsti nedod. Viņš vairāk dod to pašu zīdīgumu un maigo sajūtu. Serums ar masku vairāk dod to svaigumu, tāpēc, šis nav uz nakti, jo viņš arī izlīdzina to tekstūru, līdz ar to viņš tā kā izveido tādu plānu virskārtiņu. Tāpēc viņš ir tikai dienas. Bet, es nezinu, vai jūs redzēsiet. Kāpūķi mēs izdarītu šādi. Baigi tā gaisma spīd virsū. Bet, var redzēt, kad ir tāds mirdzumiņš. Īstenībā uz roku neko nevar redzēt. Tātad mirdzums nāk no pērļu pulvera, kas ir no īstām, dabīgām pērlēm. Tāpēc arī viņi skaitās ļoti dārga sastāvdaļa. Šīs pērles sasmalcina, tā lai viņas var izmantot kosmētikā un veidojot šāds skaists mirdzums. Un starp citu, pērļu pulveris, par cik tas ir no īstām dabīgām pērlēm, viņam ir ļoti daudz plusi pašai sejas ādai. Tā kā, it kā liekas tāds pulverītis, bet īstenībā viņam ir diezgan daudz plusi tieši sejas ādai, lai to uzlabotu. Tāpat arī viņš strādā kā veco ādas noņemšanu, jeb tāds neliels tā kā pīlings varētu pat būt, jo, ja tev ir sašķelta sausa vai āda, kas lobās nost, varbūt tās tu pati to pat neredzi, bet pārsvarā visbiežāk tas arī pat varbūt deguna zonā, bet principā jebkurā sejas daļā, tad sākotnēji izmantojot krēmiņu, viņš varētu veidot tādus nelielus baltus tā kā sadalījumus. Un
Tas ir no tā, ka šis peļņu pulveris pirmās reizes lietojot noņem sauso atmiršo ādu, un tad pēc tam ir smuka ādiņa. Tā kā arī tāds plusiņš ir krēmam. Nu, lūk, šāds ir rezultāts, un jā, tā ir mana vakara rutīna. Bija prieks jums arī pastāstīt, kā mēs šo visu uzsākām, starp citu varbūt tās par serumu arī ieskicēšu un par krēmiņu, jo es izstāstīju par sejas masku, bet jā, par izgaismojošo sejas krēmu. Tātad tās ir tāds, ka principā veselu gadu darbojāmies ar masku, tad, protams, visu investējāt pakaļ sejas maskā, nākošajā partijā un paralēli izgaismojošā sejas krēmā. Ideja par šo krēmu radās tā iemesla dēļ, jo principā nevienam krēmam nevar redzēt tūlītēju efektu, tūlītēju tādu izteiksmīgu rezultātu. Plus nav tādi daudzfunkcionālie krēmi. Un vairāk šis bija tā kā domāts kaut kādās saulainās dienās, vai tur vasarā, vai ceļojumos, un tā, ka tev ir tāds ritīgs glowy skin. Un tad ar šo krēmu mēs tā kā pastiprinājām to mūsu vīziju, ka mēs ejam uz dabīgo skaistumu, uz dabīgā skaistuma izcelšanu, un krēms ir tas, kas, jā, viņš piešķir to vienmērīgo mirdzumu, vienmērīgo vizuālo tādu tonīti, bet viņam nav tonis klāt, nejaucat. Viņš vienkārši dēļ tā, ka tiek izlīdzināta šī nāca tekstūra, viņš piešķir tādu vienmērīgu to efektu un vienmērīgi izgaismotu. Un jā, tā sākās tas ceļš uz to dabīgo, izgaismoto efektu, un tad mums pievienojās serums. Serums pievienojās pagājušo gadu. Tas ir, ja mēs runājam no visiem produktiem, pirmajā vietā ir serums, otrajā vietā noteikti ir maska tikai tā iemesla dēļ, jo viņai iet ļoti ilgi. Šis ten iepakojums bunčiņai iet aptuveni pusgada. Un krēmiņš ir trešajā vietā, tāpēc, jo mirdzums, protams, ir tāda gaumes lieta. Un viņš ir vairāk sezonāls. Tā kā pavasaris, vasara, tad viņu izķer stabili. Nu tā. Un jā, par serumu runājot, tad tur vairāk bija tā ideja tāda, ja ar krēmiņu mēs uztaisim tādu izteiktu to efektu, tad gribējās kaut ko tādu mierīgāku, tām, kurām nevisai pie sirds ir tāds izteiktāks mirdzums, tad jā, serums piešķir to glass skin efektu, ko jūs varat redzēt. Un attiecīgi, protams, tā ideja bija tāda, ka pēc maskas ir obligāti jāuzklāj kaut kas, jo, protams, ādai ir jānomierinās un labāk arī iedarbojās šis nākošais produkts. Un tāpēc ir šis serums un tāpēc arī viņu sastāvs ir ļoti, ļoti vienāds, lai pēc maskas uzklāšanas, jeb noņemšanas var uzklāt tātad šo serumu un veidojās šāds rezultāts. Nu tā, tā kā mūsu ceļš tiešām iet uz kvalitāti un vienlaikus mēs piedāvājam iespēju ļoti lielai daļai iegādāties šos produktus. Un jā, noteikti vairāk varat apskatīt mūsu mājaslapā sanieskin.com. Un, ja jums rodās kādi jautājumi, jūs vienmēr varat mums rakstīt gan e-pastiņā, gan WhatsAppā, tā kā droši. Un jā, es ceru, ka arī šādi video jums patīk, varbūt tās varat ierakstīt komentāru sadaļā, vai jums labāk patīk vlogi, vai kaut kas no ikdienas, vai arī šādi ir interesanti. Un īstenībā nākošo video mēs varbūt varētu uztaisīt kā jautājumu un atbilžu video, ja būs kāds komentārs zem šī video. Tā kā, ja jums ir kāds jautājums, droši varat ierakstīt komentāru sadaļā, jo šo YouTube karjeru mēs esam uzsākuši nesen, tāpēc, protams, šeit nav pietiekoši daudz cilvēciņu, kas uzdrīkstētos kaut ko ierakstīt komentāru sadaļā, bet iespējams kāds būs. Tā kā droši ierakstat, un tad jau nākamo video varam uztaisīt jautājumu un atbilžu. Paldies, ka skatījāties šo video, un tiekamies nākošajā. Tā!